Aizdomāsimies par jautājumu, cik maksā viens skolēna autobus. Jelgavas novada gadījumā atbilde ir vairāk nekā 500 000 eiro. Tieši tā, šis ir stāsts par vienu konkrētu bezemisijas autobusu, kas iepirkts par Eiropas naudu, bet ar virknī, teiksim tā, ļoti dīvainu nosacījumu. Tāpēc šodien ielūkosimies dziļāk, kas tad īsti slēpjas aiz šī dārgā pirkuma. Jā, tieši tik 624 299 eiro par vienu vienīgu autobusu. Lai būtu skaidrāks mērogs, par šādu naudu varētu nopirkt 3, varbūt pat 4 pavisam normālus jaunus dīzeļu skolēnu autobusus. Tā kā, protams, ka šāds cipars uzreiz liek sarosīties un uzdot jautājumus. Un ziniet, šīs aizdomas nebija tikai tādas baumas vai minējumi. Nē. Tās apstiprināja arī pati valsts kontrole, kas, izvērtējot šo darījumu, pateica pavisam skaidri un gaiši. Cena ir augsta. Tātad galvenais jautājums, uz kuru mums jāatbild, ir pavisam vienkārši. Vai šī cena ir kaut kā pamatota? Un atbildes, kā izrādās, ir jāmeklē paša iepirkuma dokumentos. Labi, ķeramies klāt pašai būtībai. Lai saprastu, kāpēc šajā konkursā varēja uzvarēt tikai viens ļoti konkrēts piedāvājums, ir jāielūkojas tā saucamajos spēles noteikumos, proti tehniskajā specifikācijā. Tas ir tas dokuments, kurā pasūtītājs pasaka, ko tieši viņš grib pirkt. Un kā redzēsim, tieši tur slēpjas atslēga, kāpēc lielākajai daļai potenciālo konkurentu durvis uz šo iepirkumu bija ciet. Tātad, pirmais noteikums, kas uzreiz iekrīt acīs – autobusa garums nedrīkst pārsniegt 10,5 metrus. Varētu šķist, kas tur tāds, bet lieta tāda, ka tas uzreiz no spēles izslēdz lielāko daļu tirgu pieejamo modeļu. Standarta pilsētas elektroautobusi parasti ir ap 12 metriem gari. Loģiski, jo tad tajos var ietilpt vairāk pasažieru, bet te nē, vajag īsāku. Labi, ejam tālāk. Otrs ierobežojums. Platums. Tas nedrīkst pārsniegt 2,5 metrus, jeb precīzāk 2500 mm. Atkal šķietami nekas īpašs, bet standarta Eiropas autobusu platums ir 2550 mm. Redziet, atšķirība ir tikai nieka 5 cm, bet ar šiem 5 cm pietiek, lai no konkurences izslēgtu praktiski visus lielos Eiropas ražotājus. Un tagad uzmanību. Trešais un iespējams pats izšķirošākais parametrs. Autobusa pilnā masa nedrīkst pārsniegt 15 000 kg, 15 tonnas. Un kā mēs tūlīt redzēsim, tieši šis svara ierobežojums ir tas, kas būtībā nogriež ceļu gandrīz visiem jaudīgajiem un modernajiem elektroautobusiem. Tātad, saliekam puzli kopā. Ir ierobežojums garumam, ir ierobežojums platumam un ir ierobežojums svaram. Un visi šie 3 kopā izveido tādu kā ļoti šauru koridoru, kuram cauri izspraukties var tikai daži ļoti konkrēti autobusu modeļi. Paskatīsimies uz konkrētu piemēru, kā šie noteikumi atsijāja vienu no Eiropas vadošajiem ražotājiem. Šajā tabulā viss ir redzams kā uz delnas. Lūk, uzvarējušais autobuss. Turcijā ražotais Temsa. Tas visās prasībās iekļaujas ideāli pat ar rezervīti. Un te salīdzinājumam viens no tirgus līderiem – Vācu MAN autobus. Un ko mēs redzam, tas tiek diskvalificēts. Nedaudz par garu, nedaudz par platu un pats galvenais krietni par smagu. Grūti nedomāt, ka šī specifikācija nav rakstīta tieši vienam konkrētam modelim. Vai ne? Bet pagaidiet, kāpēc tas svars ir tik svarīgs? Ar elektroautobusiem ir pavisam vienkārši, līdzīgi kā ar viedtālruņiem. Gribam, lai tas darbojas ilgāk bez uzlādes, vajag lielāku bateriju. Bet, protams, lielāka baterija nozīmē arī lielāku svaru. Tātad, ierobežojot autobusa masu līdz tām 15 tonnām, Jelgavas novads būtībā pateica paldies visiem modeļiem, kuriem ir lielas, ietilpīgas baterijas un attiecīgi arī liels nobraukums ar vienu uzlādi. Bet, ja šķiet, ka dīvaināk vairs nevar palikt, tad var gan. Jo vislielākais absurds iespējams slēpjas pašā iepirkuma pamatidejā. Atcerēsimies, tiek taču pirkts zaļš bezemisiju autobus. Bet rokoties dziļāk specifikācijā atklājas viena, ļoti savāda prasība. Paturam prātā, bezemisiju. Tas nozīmē nulles izmeši, vai ne? Tad kā lūdzu paskaidrojiet, kā bezemisiju autobusā var būt prasība pēc iekārtas, kas dedzina degvielu? Jā, jūs dzirdējāt pareizi. Tieši šāda prasība ir ierakstīta iepirkuma dokumentos. Lūk, citāts no specifikācijas. Melns uz balta. Ir nepieciešama autonomā priekšapsildīšanas automātiskā sistēma, kura darbināma ar biodegvielu.
Ko tas nozīmē vienkāršā valodā? Tā ir dīzeļkrāsniņa. Autobusam, kas skaitās bez emisiju, salona silda dedzinot degvielu. Loģiski, ka arī valsts kontrole vēlāk secināja, šo transporta līdzekli nemaz nevar saukt par bezemisiju. Labi, tehniskie parametri ir viena lieta, bet loģisks jautājums. Kurš tad ir atbildīgs par šādas dīvainas specifikācijas izstrādi? Un te mēs no tehniskiem jautājumiem pārējām pie cilvēkiem un pie iespējama interešu konflikta. Un stāsts kļūst vēl interesantāks. Tātad, pirmais solis. Iepirkumā uzvar firma ar nosaukumu EcoBus. Tās vadītājs ir Gatis Kamarūts. Otrais solis. Atceramies, ka kādam bija jāuzraksta tā tehniskā specifikācija. To darīja Renāta Petrova. Un trešais solis. Atklājas, ka Petrovas kundze agrāk ir strādājusi uzņēmumā, kuru, uzminiet, vadīja tas pats Gatis Kamarūts. Vai tā mēdz būt tikai sagadīšanās? Un izrādās, šis nav tikai viens atsevišķs Jelgavas stāsts. Nē, gandrīz identiskas specifikācijas kā kopētas parādījās arī Ogres un Reizeknes novada iepirkumos. Un visos trijos gadījumos, protams, uzvarēja viens un tas pats uzņēmums – EcoBus. Šobrīd šo lietu kopumu jau pēta korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas, tātad KNAP. Labi, bet kāds no tā visa ir reālais iznākums? Kādas ir šī dārgā pirkuma sekas ikdienā? Valsts kontrole savā revīzijā par to sniedz, maigi izsakoties, ļoti skarbu ainu. Tagad, ko atklāja valsts kontrole? Pirmkārt, šie superdārgie autobusi dīkstāvē pavada vairāk nekā pusi gada. Vienkārši stāv garāžā. Otrakārt, to reālais nobraukums ir par gandrīz pusi mazāks nekā sākotnēji plānots. Treškārt, kvalitāte. Jau piegādes brīdī konstatēti būtiski defekti, rūsa, plaisas. Un visbeidzot, aprēķins, kas liek aizdomāties, ja visas pašvaldības šos autobusus pirktu kopā, centralizēti, varētu ietaupīt gandrīz 700 000 eiro. Bet ziniet, visus šos dokumentus un ciparus malā, viskarbāko un iespējams patiesāko vērtējumu sniedz cilvēks, kurš pie šī autobusa stūris sēž katru dienu. Un šofera vārdi ir nepārprotami. Šis autobus vienkārši nav piemērots braukšanai pa lauku ceļiem. Tātad tas netiek galā ar savu pašu galveno uzdevumu. Un tā šis stāsts mūs atstāja ar vienu, bet ļoti būtisku neatbildētu jautājumu. Kad nodokļu maksātāju nauda, vienalga vai tā nāk no Eiropas fondiem vai vietējā budžeta, tiek iztērēta dārgā un neefektīvā projektā, kas jau no paša sākuma izskatās aizdomīgs, kurš galu galā par to uzņemsies atbildību?